Tā, īpašās anketās mēs visiem mūsu šī vakara viesiem esam uzdevuši tādus atsevišķus konkrētus jautājumus, dažādus, piemēram, kā viņi vērtē Gaismas pili. Un tad mūsu šī vakara pirmie un iesildošie jautājumi arī izriet no šīm anketām, uz kurām pārējām tālāk pie Kramiņa kunga. Jūs rakstāt, ka nekustamā īpašuma nodoklim paredzēsiet atlaides, tostarp arī vadoties no pilsonības. Kuru valstu pilsoņiem tad jūs domājat, ka būs lielāks un kuriem būs mazāks tās atlaides, un kā būs ar nepilsoņiem? Viņi maksās vairāk vai mazāk? Pirmkārt, situācijā, kurā mēs atrodamies, kad Latvija ir pamatīgi iztirgota, tas jautājums pats par sevi ir saprotams, ka pirmkārt ir atlaides Latvijas pilsoņiem jābūt. Otrs, es rakstu arī savā anketē, ka atlaides ir jābūt daudzbērnu ģimenēm. Atlaides varbūt iespējams ir jābūt rīzniekiem, kas ilgus gadus šeit ir dzīvojuši. Es arī norādu anketē, ka tas ir jautājums, pie kura ir jādiskutē, bet katrā ziņā uz to kārtību, kāda pašlaik notiek, un valdošās koalīcijas Saeimā nedara neko, piemēram, darot attiecībā uz 6%, ko mēs maksājam tiem īpašniekiem, kam piedara zeme zem manas mājas, šī situācija ir katastrofāla, viņi ir jārisina, un jārisina šādā veidā. Bet, cik saprotu, tomēr ir pašvaldības, kuras iedevuši šīs atlaides, ka viņi tomēr nepilsoņiem jau, tas ir nerezidentiem, liek maksāt pilnu šo nodokli bez atlaidēm. Nē, tas jau darbojās kā sistēma. Arī, piemēram, nerezidents, ja viņš šeit dzīvo patstāvīgi un viņam ir 5 bērni, saņems atlaidi par, piemēram, par 5 bērniem, bet uz viņu neattieksies atlaidi par pilsonību. Kramiņkungs, lūdzu. Jā. Ko es gribētu teikt? Jūs jautājāt tādu jautājumu, kuras Rīgas saimnieciskās jomas ir caurskatāmas un kuras rada vislielākās... Mēs jautājām, kā jūs samazināsiet apkurs rēķinus Rīgā. Jā, kuras rada vislielākās korupcijas sekas. Un te ir jautājums par Rīgas siltumu. Un es šo jautājumu esmu diezgan detalizēti izpētījis. Pašlaik visas pie varas esošās partijas Saeimā, un viņas ir arī Rīgas domē, nerunā par patieso būtību. Un patiesā būtība ļoti vienkārši. 4 gadu atpakaļ PVN bija 5%. 9. gadā šo PVN jau paaugstināja uz 9%, 11. gadā uz 12%. Tas ir jautājums, ko mēs momentāli varam atslogot iedzīvotājus no maksājumiem. Nākošais jautājums, kam es nevaru piekrist, protams, ka jautājumu atrisinās tas, ka nekustamā īpašuma atlaides mēs dosim tiem, kas siltinās mājas. Tādā gadījumā tie, kas ir iepirkuši 5-6 mājas vislepnākā Rīgas pilsētas ielā, saņems arī vislielākās atlaides. Nē, tas nedarbojas, un šīs lietas nav sajūdzams kopā. Bet pastīsimies uz vienu citu lietu. Par kādu cenu mēs iepērkam šo 1 megastundu, un es jums pateikšu, tā cena ir 30 lati. Bet tai pieliek klāt vēl 20 latus. Sadārdzina līdz 50 latiem par megastundu. Paldies, Kramiņkungs. Paldies, mēs sākam diskusiju, Kramiņkungs. Jūs nu pat teicāt, ka esat detalizēti izpētījuši situāciju Rīgas siltumā un savu programmā. Tas jūs pirmais punkts, jūs rakstāt pazemināt siltuma cenas par 2/3, pārveidojot Rīgas siltumu par pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu. Protams. Jūs zināt, kāda bija peļņa pagājušo gadu Rīgas siltumam? Es paskatījos, viņi diezgan daudz, un viņi ir mainīgi. Cik? Un dažādos īpašumos. Es izreikināju taisnu, es atbildēšu ļoti vienkārši. Kad es izdodu to uz cilvēku skaitu, tad iznāk tā. 1/3 maksāja par patērēto, 2/3 maksāja par savu kaimiņu, kurš nespēja maksāt, un 1/3 maksāja par to, kas rada peļņu un aiziet... Rīgas siltuma peļņa 3,6 miljoni latu. Par to naudu nevar pazemināt cenu par 2/3 apkurs cenu. Tas nav iespējams. Bet vēl jau citur aizplūst naudu. Jūs taču brīnišķīgi zināt. Jā, bet jūs runājat par to, ko jūs rakstat programmā. Jūs taču brīnišķīgi zināt, ka nauda tiek zakta mūsu valstī pa labu un pa kreisi. Par zakšanu mēs, protams, varam runāt ļoti daudz. Tāpēc es arī norādīju, ka tā ir pirmais uzņēmums, kas ir korupcijā apsūdzams. Ir vai nav cietusi fiasko? Lūdzu, Kramiņkungs. Ļoti vienkārši risinājums izveidot Rīgas attīstības banku, kura šo jautājumu nodarbojas. Jo redziet, kas ir pie siltināšanas. Cilvēks ir gatavs siltināt māju, pusi maksā Eiropas Savienība, pusi viņš. Bet tie nenormāli dārgie procenti, kas viņam jāņem, ir tais pašās Skandināvu bankās, ko Rīgas doma faktiski atbalsta. Kur ņems naudu šī banka? Jums tajā bankā teica, jūs dzirdējāt, rezerves fonds ir jāgūta. Iespējams. Paldies jums par šo diskusiju. Es domāju, ka lielākā daļa tikai arī pateikt. Nē, jums
Jūs vēl vēlāk. Es atbildu cilvēkam, kurš nevar izturēt. Es nerunāju par komercbankām, es runāju par pašvaldības banku. Un atbildu Ločkungam, es dzīvoju siltinātā mājā. Labi, Viņš aizmirst pateikt, ka mans rēķins nav mazāks dēļ bankas procentiem, kur man jāmaksā 25 gadus. Ja jūs tiekat domā, jums būtu iespējas beidzot šo jomu sakārtot, acīm redzot, redzēsim, kā jums tas izdosies. Mēs iesim tālāk šobrīd. Mēs ejam tālāk, un mūsu diskusijas turpmākajā daļā mēs esam katram kandidātam sagatavojuši pa individuālam jautājumam, un atbildes laiks šajā situācijā būs 30 sekundes. Mums kā vokālam pedagogam muzikāls jautājums. Jūsu partija visus iepriekšējos politiķus ir saukus par izzadzējiem un krāpniekiem. Vai jūsuprāt tādi ir bijuši arī mūziķi un politiķi kā Raimonds Pauls un Imants Kalniņš? Vispār teikšu godīgi jā, jo neko... Jo nosēžot saimā un pēc tam atzīstoties, ka es tur jau neko nedarīju, un tajā laikā vingrinot savu pirkstu veiklību, tas arī ir izzakšana, saņemt algu par darba nedarīšanu. Jūs saprotiet? Un nav jau būtiski, starp citu, jūs man jautāsiet par muziķiem, es jums atbildēšu, šeit visās partijās ir muziķi, un es apskatījos un mākslinieki, bet viņiem nav sabiedrības pārvaldības pieredze. Jūs saprotiet, būt māksliniekam uz skatuves un iet politikā ir divas dažādas lietas. Es esmu 10 gadus vadījis teātri, 10 gadus vadījis skolu, es vadu Latvijas Nacionālo skolotāju savienību, un man ir pieredze, kas notiek, kad vada sabiedrību. Un tas nav, ku pipradai, kā Krievs saka, pirkt pārdos princips. Paldies. Atbildi. Katram no jums viens jautājums. Tas ir tāds, ka 2015. gadā, tātad pēc 2 gadiem Rīgā paredzēts, ka notiks starptautiskā seksuālo minoritāšu pasākums Europride saucamais. Un vai jūs esat gatavi Europride dalībnieku gājienam atvēlēt Brīvības ielu gājienam, tā kā to viņi dara citās Eiropas un pasaules pilsētās, piemēram, no Brīvības pieminiekta līdz Daļas teātrim, tā kā dziesmu svētkos tas notiek? Jā vai? Jautājums būs pretjautājums. Jūs man pasakiet, kad būs gājiens heteroseksuāliem normāliem cilvēkiem, kuri arī guļamas istabā nodarbojas ar seksu, bet tāpēc nestaigā pa Brīvības ielu. Un īsta atbilde, jā vai nē? Nē. Paldies. Girskungs. Tāds nemierīgs. Es nevaru izturēt šo populismu, ko Simdiņas kundze un Pūkungs ļoti labi zina datus un slēpj. Man arī ir humanitārā zinātņu doktora grāds, bet tas ir elementārs aprēķins, un es jums pateikšu, ko tas maksā. Atlaižot tātad atlaides pensionāriem, tas izmaksā 3 miljonus gadā. Bet tajā pašā reizē, ko izdarīja, padārdzināja par 25% biļešu cenas transportā, un tas ienes 10 miljonus. Rezultātā Rīgas satiksmei uz šo paņēmienu ir 7 miljoni klāt. Un kādā veidā mēs varam ieviest, ka visi brauc pa brīvu? Ļoti vienkārši. Tad pārējie iedzīvotāji, kas nav Rīgas iedzīvotāji, bet pārējie Rīgas viesi maksā tā kā Eiropā. Pietiek mums Eiropu vizināt par smieklīgām cenām. Eiropā biļeti maksā no 1,7 līdz 2 eiro viens brauciens. Kā jūs zināsiet, ka mēs neesam Eiropā? Kāpēc jūs domājat, ka mēs atbiedēsim turistus? Es kaut kā nejūtu, ka Vīne, Parīze un Londona būtu palikusi tukša. Kā jūs zināsiet, ka tie ir viesi? Kā jūs to Tā ir nodalīsiet? ļoti vienkārši. Mums ir ļoti dārgas, neekonomiskas 18 miljoni. Mums izmaksā šīs identifikācijas kartes, saucamais etalons. Izmantosim etalonu. Visiem Rīgas pilsētas iedzīvotājiem būs etalons. Paldies, Girskungs. Domājat, vai būtu ja jūs būtu Rīgas mērs, vai jūs atlaist no amata Rīgas satiksmes vadītāju Leonu Bemhemu? Ar kur pusi sākam? Kramiņkungs. Lūdzu, Kramiņkungs. Jādara viss, lai atlaistu. Un likumīgi. Un nevienīgo. Paldies. Celtne, kas nepatīk vairākumam rīdzinieku un kura izmaksā pārāk dārgi. Tā saskaņas centrs. Latviešu nācijas spēka, valsts atzimšanas apliecinājums, ieguldījums mūsu globālajā konkurētspējā. Vienotība. Necaurspīdīgs stikla kalns. Piemineklis nespējai efektīvi pārvaldīt savu valsti. Latvijas zaļā partija. Jauns vaips sejā, pie kura ir jāpierod. Apgalvo Reformu partija. Noliktava. Īsti pauž solidaritāte. Tā ir celta kā pils. Mūsu uzdevums – radīt gaismu, uzskata Nacionālā apvienība. Dārga, bet nepieciešama celtne. Latvijas zemnieku savienība. Novēlots. Elektronikas laikmetam neatbilstošs veidojums ar Rīgas ainavai neraksturīgu arhitektūru. LSDSP. Nepraktiska, neekonomiska, eksploatācijai dārga celtne, kas neatbilst 21. gadsimta bibliotēkas pamatfunkcijām. Rīcības partija.
Šī gadsimta Rīgas simbols. Tiesa, dārgs. Vienota Latvijai.